Līdz šim, griežoties pēc palīdzības valsts policijas Zemgales reģionālajā pārvaldē, zvanītājs tika savienots ar savu iecirkni, bet šogad uzsākt pārēju uz vienotu operatīvās vadības struktūru vienību, kas nozīmē, ka visi zvani tiks pieņemti vienu vietu, kā pirmā jaunajai sistēmai jau kopš 31. decembra pievienota dobele. Agrāk cilvēki zvanot no 110, 112 vai arī uz tiešo numuru, tātad runāja ar dobelē esošajiem cilvēkiem, tagad zvanot no šiem telefoniem 110, 112. Zvani tiek pieņemti citā vietā, tātad šeit, Jelgavā. Ilgtermiņā, kad tiks noslēgta šī kompleksa apvienošana, tātad vispārējie iecirkņi tiks pievienot Zemgales reģionā pie šīs funkcijas, tātad pastāv cilvēku resursu iegūms ilgtermiņā. Tātad šie cilvēki, kas agrāk sēdēja šajās konkrētajās pilsētās, mūsu gadījumā 6, iespējams var darīt kaut ko citu. Jaunajā sistēmā neviens zvani nonāks Jelgavā, arī uz notikumu vietu izbrauks tuvākā brigāde, nedalot iecirkņu robežas. Tāpat kā līdz šim, iedzīvotāji gan visu diennakti nepieciešamības gadījumā varēs klātienē griezties savas pilsētas iecirknī. Uzrunāto dobelnieku viedoklis par jaunievedumu ir visai dažāds. Galvenais, lai viņi ir operatīvi, lai viņi kvalitatīvi un objektīvi izdara savu darbu. Ja teiksim, tas ir tā kā ātrēji palīdzībai, kad ir tiešām brauc tuvākā brigāde, tad arī policijai brauks tā tuvākā ekipāža. Varbūt, ka tas būs tā operatīvi, un ja jau resursi būs pietiekami, un es domāju, ka nevajadzētu būt problēmām. Daudz gan māc bažas, vai zvana saņēmējs sapratīs un policisti no citām pilsētām spēs ātri atrast īsto adresi. Vispār jau labāk, ka te viss ir nekā citur. Katrs mēs zinām pa savu pilsētu labāk nekā kāds cits. Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieku vietnieks piekrīt, ka vietvārdi vai jau nosaukumi mēdz būt līdzīgi vai pat vienādi, bet ar 21. gadsimta tehnoloģijām tas nesot šķērslis, un jaunā sistēma ļaušot policistiem notikumu vietā ierasties ātrāk. Vienota operatīvās vadības struktūra vienība jau darbojas Vidzemes un Latgales reģionā, un šogad pārēju uzsākt arī Kurzemē.